Vēl pirms 10 gadiem interneta fanātiķiem nācās izmantot neticami lēnos iezvanu pieejas pieslēgumus, un, lai leju pielādētu vienu vienīgu dziesmiņu MP3 formātā, vajadzēja gaidīt vismaz 15 minūtes. Bet līdz kam tad esam nonākuši šodien? Internets tur un šeit, internets priekšā un internets tur aizmukurē. Nu, tas ir pieejams pat mobilajos telefonos un turklāt ar visai mežonīgu ātrumu. Starp citu, Latvija jau mazliet vairāk par mēnesi var lepoties ar Eiropā ātrāko internetu, kas pieejams privātpersonām. 500 megabiti sekundē caur Latelekom optiskās līnijas pieslēgumu. Tas nozīmē, veselu kompaktdisku ar 150 dziesmām var lejupielādēt 11 sekundēs. Un starp citu, kā vēsta pasaules mēdī, mūsu internets ir arī vidēji 2 reizes ātrāks nekā ASV. Kā liecina interneta pētījuma aģentūras Genius publicētie dati, kas starp citu pieejami ikvienam interneta vietnē audience.genius.lv, tad pēdējā pusgada laikā apmeklētāko lapu piecinieks ir nemainīgs. Tātad pirmajā pozīcijā pārliecinoši ir portāls inbox.lv. Tād nāk sociālo tīklu vietne draugiem.lv. Trešajā vietā ir ziņu portāls Delfi. 4. vietā ir sludinājums serveris ss.lv, bet 5. pozīcijā ziņu portāls TVNet. Šis tops tiek veidots ņemot vērā reālo apmeklētāju skaitu, kas tiek noteikts izmantojot īpašu statistikas tehnoloģiju un programmatūru, kas ievietot katrā no šīm interneta vietnēm. Taču, ja mēs ņemtu vērā pētījuma aģentūras TNS publicētos datus, kas tiek izkalkulēti aptaujājot 1500 Latvijas iedzīvotāju, tad pirmajā vietā ierindojas Google meklētāju serveris. Tā kā Google sistēma neglabājas ne tuvu Latvijai un mums tajā nav iespējams ievietot statistikas uzskaits tehnoloģijas, tad precīzus datus, kā to spēj ievākt Genius sistēma no Latvijas interneta vietnēm, mēs gluži vienkārši no Google nevaram dabūt. Daža veida statistika tiek ievākta, izmantojot speciālus programmēšanas kodus, kas tiek integrēti interneta vietnes uzbūvē un kas spēj fiksēt lietotāja darbības un atpazīt lietotājus, izveidojot un datorā saglabājot lietotāju sīkdatni, jeb cookie failu. Taču ņemiet vērā, ka caur šādu statistikas ievākšanas metodi lietotājs netiek atpazīts personīgi, tāpēc nekādā veidā netiek pārkāptas cilvēka privātuma tiesības. Otra statistikas metode, kas ļauj ievākt personīgu informāciju, ir izmantojot interneta aptaujas anketas. Latvija no tipisko aspektu viedokļa ir visai dīvaina. Es domāju, ka tas ir cēlējis no ļoti straujās izaugsmes, tais skaitā arī interneta vidē. No vienas puses, Latvijas interneta infrastruktūra ir tādā pat līmenī vai pat labāka, kā piemēram tādās Eiropas valstīs kā Portugāle vai Grieķija. No otras puses, interneta tirgus izglītotības līmenis ir ļoti zems, un dažādu modernu rīku izmantošana praktiski neeksistē. Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju, piemēram, interneta reklāmas jomā, balstās uz ļoti vienkāršiem primitīviem risinājumiem. Arī nopietni šīs nozares pētījumi Latvijā netiek pielietoti. Un, manuprāt, tas ir trūkstošo zināšanu dēļ, jo līdz šim nekas no tā nav bijis nepieciešams, un interneta reklāmas un biznesa tirgus pieauga tāpat vien. Taču nu jau tomēr parādās arī kādas iniciatīvas nopietnāku un sarežģītāku risinājumu virzienā. Kad es runāju ar cilvēkiem par jebkādām interneta lietām, tehnoloģijām un risinājumiem, viņi lielākoties nekā nezina. Nezina, kas ir page view, jeb lapas skatījuma reizes. Tā ir viena no interneta pamatlietām. Kā pārdot vai nopirkt reklāmu internetā? Parasti šajos jautājumos tiek runāts ar mēdīju aģentūrām, kas gan arī īpaši daudz šai jomā neorientējas. Tomēr nauda interneta reklāmā tiek tērēta diezgan ievērojama, jo tāda taču ir šodienas reklāmas tirgus tendence. Reklāmu internetā jāliek, bet zināšana par to nav. Parasti jau visu pirms ir zināšanas, un tikai tad tiek tērēta reklāma nauda un parādās moderni risinājumi. Bet Latvija ir gājusi otru ceļu. Tam līdzīgos teorijas jautājumos noteikti ir vērts pakonsultēties ar kādiem interneta reklāmas lietpratējiem. Savukārt, kas attiecas uz interneta vietnes statistiku, mazu un nelielu mājaslapu īpašnieki var izmantot pasaulē ļoti populārā Google Analytics rīka piedāvātās iespējas. Tas ir visai nesarežģīts rīks, kas ļauj jums vienkāršā formā redzēt, cik daudz cilvēku pie jums nāk un ko viņi jūsu mājaslapā skatās un lasa. Bet lielāku interneta resursu īpašniekiem tomēr būtu vērts izmantot jau profesionāļu pakalpojumus. Lielākā atšķirība ir tāda, ka mēs piedāvājam ne tikai datus par to, cik reizes konkrētā lapa ir apskatīta un cik ilgi katra lapa ir skatīta, bet arī sniedzam datus, kas ir šie cilvēki.
Un, plānojot reklāmas kampaņu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo jūs taču nevēlaties vērsties pie pilnīgi visiem cilvēkiem. Jūs gribat zināt, kur meklēt jums interesējošo mērķauditoriju. Tas ir svarīgi gan veidojot mājaslapas jau pašos pamatos, gan arī jau izmantojot esošu mājaslapu, lai saprastu, vai to apmeklē interesējoša auditorija vai nē. Vēl Filips vērš uzmanību uz sekojošu tehnisku lietu. Google Analytics apmeklētības statistiku uzskaita pēc tā, no cik interneta pārlūkprogrammām konkrētā interneta vietne ir skatīta. Savukārt Gemius sistēma spēj noteikt tieši, cik reālo cilvēku ir lapu apmeklējuši. And the big question is, are you interested in browser number or are you interested in real people that serve your website? Te tad arī ir jautājums, vai jums interesē statistika par internetu pārlūkiem vai arī par dzīviem cilvēkiem, kas apmeklē jūsu interneta vietni? Cilvēki ir mazliet pārsteigti, kad es saku, mēs uzskaitām aptuveni 95% no Latvijas interneta lietotājiem, jo mūsu sistēma ir uz lielākajām interneta vietnēm. Mēs zinām, ka mēnesī Latvijā internetu lieto 1,2 miljoni cilvēku. No otras puses, mēs redzam, ka ik mēnesi internets tiek lietots no 4,6 miljoniem interneta pārlūku. Ja mēs savās atskaitēs par internetu tirgus situāciju apgalvotu, ka Latvijā ir 4,6 miljoni internetu patērētāji, mums teiktu, puiši, ar ko jūs nodarbojaties? Latvijā taču vispār dzīvo vien mazliet vairāk par 2 miljoniem cilvēku. What are you doing here? Yes? We have only 2 million people living in the country, yes? Un nobeigumā vēl kāds būtisks Filipa komentārs attiecībā uz Google rīkiem, par ko mēs paši, godīgi sakot, jūsmojot par Google ērtajiem lieliskiem bezmaksas pakalpojumiem, nemaz iepriekš tā nebijām aizdomājušies. Interneta reklāmas biznesa cilvēkiem to būtu vērts apsmadziņot. Local players, local publishers selling advertisement in internet very often forget about the fact that Google is their biggest competitor. Vietējie reklāmas tirgus spēlētāji bieži aizmirst, ka patiesībā Google ir viņu lielākais konkurents. Google iegūst naudu par regulāru banneru eksponēšanu savos meklētāju serveros, tādējādi atņemot peļņu lielajiem portāliem. Attiecīgi, ja šie portāli atklājas savus datus Google resursiem, ievietojot koda daļas savās mājaslapās, visi dati nonāk pie viņu lielākā konkurenta. Un cilvēki šeit to pagaidām vēl nenojauš. Un būs laiks, kad cilvēki teiks, tas nav labi, un es nevēlos izmantot Google rīkus. Google paliks kā pakalpojums sniedzējs mazākajiem spēlētājiem, bet ne lielajā, nopietnējā interneta tirgū.